bez tās apziņas sistēmas nekas šī pasaulē nepastāv. Cik tālu sniedzas mūsu apziņa, vai tā ir bezgalība? Tik, cik mūsu apziņa ir attīstīta, tik daudz mēs spējam uztvert apkārtējo realitāti. Ja cilvēks nesaprot, no kā viņa apziņa sastāv, tad tur nav pat runas par apzinātību. Vai apziņa piemīt tikai cilvēkiem, vai visām dzīvām būtnēm, vai varbūt pilnīgi visam? Apzinātība ir māka un spēja šo sistēmu izmantot un operēt ar viņu. Bez apziņas un sevis apzināšanās mēs nevaram runāt pat vispār ne par ko. Ja apziņas nav nekā. Aizvadīts pagājušā gada festivāls, tuvojās nākamais festivāls, ja, un mēs tam gatavojamies un esam saņēmuši dažus jautājumus no cilvēkiem, kuri grib dziļāk izprast to mūsu festivāla vērtību būtību. Un pašas tās vērtības ir īsumā aprakstītas mūsu festivāla mājaslapā, bet ir radušies dažādi jautājumi, kas varbūt varētu palīdzēt cilvēkiem izprast dziļāk, ko tad mēs ar šīm vērtībām domājam un kam tas ir paredzēts. Un šodien Māris atnāca, apkopojas dažus jautājumus, mēģināsim rast skaidrību, ko tad tās vērtības paredz apakšā, jo mājaslapā ir ļoti īsi aprakstīts, bet varbūt ieiesim šodien mazliet dziļāk tajos jautājumos. Čau, Roland. Biju es mājaslapā, skatījos uz tām vērtībām, saskaitīju, ka tās ir vesels 14, es varbūt uzskaitīšu ātri: cilvēks, vīrietis, sieviete, apziņa, daba, attiecības, ģimene, kopiena, jēga, piepildījums, prieks, radošums, veselība, līdzsvars. Tas viss ir kā liekas pašsaprotami, un tā, kura no tām ir svarīgāka, es mēģināju priekš sevis sarindot. Secināju, ka tās vērtību skaidrojumos viss ir savā starpā saistīts un tiek izmantots, lai paskaidrotu viens jēdziens otru. Un priekš sevis man likās, ka tā galvenā vērtība ir apziņa. Nolasīšu, kāds ir tas atšifrējums mājaslapā. Apziņa – cilvēka dzīvības sistēma, kas nodrošina visus dzīves aspektus, no fizioloģiskajiem procesiem līdz garīgās pilnveides mehānismiem. Apziņas elementu sinhronu darbību sauc par veselumu jeb veselību. Kā arī simboliski man liekas tas, ka tomēr festivāla vērtības ir balstītas uz cilvēku apziņas skolas mācībām, un tur apziņa ir centrālais vārds un pīlārs. To, ko tu nolasīji, manā uztverē tas ir pietiekami skaidrs, bet es pieļauju domu, ka cilvēki, kas ikdienā nav saskārušies ar šiem te apziņas mehānismiem un iedziļinājušies tajās tematikās, viņiem varbūt tas prasītos nedaudz paskaidrot detalizētāk šo te definīciju, kas ir apziņa. Es arī mēģināju papētīt vārnīcās šo te apziņas jēdzienu, un tur ir tāds skaidrojums, kas arī pat pašam man palīdzēja, ka apziņa ir spēja pareizi uztvert īstenības iespaidus un uz tiem atbilstoši reaģēt. Kaut kādā mērā, tas noteikti atspoguļo arī to, kā mēs nodefinējam. Jo, ja mēs neuztveram apkārtējo realitāti, tad par kādu sevis apzināšanos mēs varam runāt. Tas ir noteikti ar to ir saistīts. Apziņa ietver visus mūsu dzīves aspektus, sākot, kā es teicu, no fizioloģiskajiem, beidzot ar to, kas nozīmē kaut kāda apziņas attīstība. Jo tikai fokusēties uz to, kā mēs uztveram pasauli, arī nav īsti precīzi apziņas definīcija. Un līdz ar to mums ir jāskatās, ka tā apziņa tomēr ir bišķiņ plašāk. Jo, ja mēs runājam tikai par uztveres mehānismiem, tad tas būs ar zemapziņu vairāk saistīts. Ja mēs runājam par informatīvās pasaules un realitātes apstrādi, tad jau mēs runājam par tādiem apzinātiem procesiem. Un tad ir vēl augstāks līmenis, ja mēs runājam par netveramā un nesaprotamā procesa apstrādi sevi iekšā, tad to mēs varam saukt jau par virsapziņas procesiem. Lūk, to kopumā apziņa sastāv, pēc cilvēka apziņas skolas kritērijiem, kā mēs izvērtējam no 3 tādiem pamata stūrakmeņiem, tas ir zemapziņa, apziņa un virsapziņa, kur pa vidu vēl prāts figurē tajā visā. Tie, ko tu tikko uzskaitīji, tie arī ir tie apziņas elementi, kas ir minēti vērtības skaidrojumā. Zemapziņa, apziņa, virsapziņa. Jā, tieši tā. Un vēl kaut kur prāts. Un vēl prāts pa vidu, kas to visu kombinē un sasaist savā starpā visus šos elementus. Prāts ir tāds kā tas vagus nervs, kas staigā pa ķermeni un visu mēģina savienot visus procesus. No citas skatu punkta tika minēts, ka apziņa ir sistēma. Vai varam teikt, ka apziņa ir informācijas sistēma un vai viss visumā sastāv no informācijas? Principā apziņa ir informācijas un enerģētikas sistēma. Tā kā mēs
Jebkur, kur ir informācija, ir jābūt kaut kādam enerģijas apjomam, jo informācija bez enerģijas nepastāv. Tāpat kā enerģija bez informācijas arī nevar pastāvēt nekur dabā. Ja mēs runājam par mūsu apzināto realitāti, kurā mēs dzīvojam. Jā, līdz ar to ir nepieciešams saprast, ka ja ir informatīvā komponente, tad noteikti kaut kur turpat blakus ir jābūt arī enerģētiskai komponente. Līdz ar to apziņa, tā ir sistēma, kas kombinējot informāciju un enerģiju, jā, rada procesus mūsu dzīvē. Lūk, tas ir principā tā ir sistēma, kas nodrošina procesu vadību mūsu dzīvē. Mēs par sevi runājam kā par cilvēkiem. Vai apziņa piemīt tikai cilvēkiem, vai visām dzīvām būtnēm, vai varbūt vispār pilnīgi visam? Apziņa piemīt jebkam, kas eksistē realitātē. Principā apziņa piemīt jebkam, ar ko mūsu apziņa saskarās, un jebkuras citas dzīvās būtnes apziņa, ar ko saskarās. Tātad tas var būt arī kaķis, tas var būt suns, pēle, viņiem arī ir sava apziņa, tikai viņiem ir, protams, cita apziņas specifika, viņiem savādāk ir uzbūvēti, viņiem ir citi atribūti, ar kuriem, teiksim, viņi var operēt viņu apziņu. Salīdzinājumā ar jebkura dzīvnieka apziņu cilvēkiem ir stipri pārāk šie izsmalcinātāk tie atribūti, ar kuriem mēs varam operēt. Ja? Dzīvniekam, piemēram, viņam apziņa apstājās tikai zemapziņa plus prāta funkcija, kas apstrādās zemapziņas mehānismus un radīs kaut kādu dresūras, refleksijas vai baiļu un kārdinājumu algoritmus viņos. Jā. Un, ja mēs runājam par, ko bieži vien mēs saucam, viņam atmiņa, kā viņš atcerās, jā, bet tā nav tā atmiņa, par kuru mēs varam runāt cilvēku veidīgajā būtnē, jā, jo tur ir bišķiņ citi apziņas procesi. Un savukārt par virsapziņu tur patiesībā vispār nenāks runāt. Jā, ja dzīvnieki. Tāpatās arī apziņas zemie līmeņi, teiksim, zemākie slāņi piemīt arī dažādiem fiziskiem materiāliem priekšmetiem, jā, bet tā apziņa ir ļoti tādā zemā līmenī, salīdzinot ar vēl zemāka, salīdzinot pat ar dzīvniekiem, jā. Tā kā jebkuram objektam, priekšmetam ir sava apziņa, tikai, ja mēs viņu tā nosaucam, jo bez sevis apzināšanās viņš nevar pastāvēt šeit. Nevis viņš sevi apzinās, bet bez tās apziņas sistēmas nekas šī pasaulē nepastāv. Jebkam, ko mēs redzam, viņam ir sava apziņa, tikai tā apziņa bieži vien priekšmetam viņa ir ļoti primitīva. Viņš pats sevi neapzinās. Ir vajadzīgi mēs, lai to priekšmetu varētu apzināties. Bez mums nav iespējams to priekšmetu apzināties. Mums un vēl varbūt, teiksim, dzīvniekiem arī kaut kādā mērā ir šī spēja apzināties realitāti. Priekšmetam nav iespēja pašam sevi apzināties, lai gan viņam ir apziņas sistēma, kas ļauj mums ar viņu sakonektēt mūsu apziņai. Ja viņam nebūtu šīs apziņas sistēmas, tad mēs ar šo priekšmetu nevarētu sasaistīties. Mēs nevarētu viņu uztvert šī realitāte. Tad mēs varam uztvert jebko, kam ir kaut viens no apziņas, ja dziļāk mēs ejam, tad ir tie 9 apziņas segmenti, detalizētāk, ja gribam skatīties. Tad ir jābūt kā minimums 1 vai 2 apziņas segmentiem, tikai tad mēs varam kontaktā nonākt ar šo te priekšmetu. Jā, mēs viņu varam uztvert. Jā, kas ir pats primitīvākais, tas ir fiziskā matērija, viens no apziņas elementiem. Jā, tad, ja ir priekšmets bez fiziskā ķermeņa, tad visticamāk mēs viņu neuztversim. Vai ne? Tātad viņa nav pēc būtības, mūsu apziņā. Jā, bet viņam varbūt ir cits formāts viņa apziņā. Jā, bet te ir tas nākamais līmenis, ko mēs uztveram. Jā, ir fiziskais ķermenis, tad ir tas enerģētiskais vai sajūta ķermenis, tad ir tas emocionālais, jeb sajūtu pārvaldības ķermenis, un tā tālāk. Un tā kā tas ir tādi vairāki tie segmenti. Bet fiziskam priekšmetam, piemēram, galdam, kas mums šeit stāv, viņam ir pamatā matērija plus enerģētika. Jā, tas ir pirmie 2 segmenti. Jebkuram lielākai daļai materiālo priekšmetu viņam ir 2 segmenti. Tad viņam ir sajūtu segments un viņam ir fiziskā esamība, matērijas segments. Kāpēc vajadzīgs sajūta ķermenis? Mēs galds tā jūt kaut ko. Nē, galds nejūt pats, bet mēs jūtam. Un, lai mēs viņu sajustu, mums ir vajadzīga saskare ar šo te galdu. Un mēs sākam just to galdu, un te mēs sākam kontaktēt ar galda sajūtu ķermeni. Ja ir emocijas par to galdu? Ja ir emocijas par galdu, tad to jau tu radi pa virsu, bet galdam ar šo nav nekas. Tas ir tevis paša ģenerēts process. Tāpat kā arī sajūtas, ko tu
nosīt pieskaries. Es redzu, ar emocijām tu galdu neizmainīsi. Tu viņu izmainīsi tikai ar pieskārienu. Ja tu, piemēram, paņemsi ar āmuru uzsitīs, paliks robs galdā. Ja? Tad sajūtu līmenī tu ar galdu vari miedarboties. Ja galdā tas mainīs galdu matēriju tādā veidā. Yeah. Te ir mūsu tie apziņas savstarpēji, miedarbības procesi. Par to man būs jāpadomā par attiecībām ar galdu, ko mēs viens pret otru jūtam. Cik tālu sniedzas mūsu apziņa, vai tā ir bezgalība, vai jau atbildi jau izskanēja, un tā bija ka līdz šīs realitātes robežām. Lielākai daļai cilvēku viņa sniedzās, par kur mēs skatāmies, kas ir robežas. Robežas ir arī, ja mēs tveram kā matēriju, materiālās pasaules robežas, ja, kur ir sienas, ja mēs tā kā apzināmies telpu, kurā atrodamies, un tad vēl ir robežas līmeņos tajos, kad mēs varam uztvert pasauli ne tikai fiziskajā telpā, bet mēs viņu varam uztvert vēl tajā, ko šodien sauc daudzdimensionāli. Ja? Tātad mēs uztveram pasauli ne tikai fiziskā telpā, mēs viņu uztveram sajūtās, mēs viņu uztveram emocijās, mēs viņu uztveram mentāli, mēs uztveram caur cēloņiem un sekām. Ja? Tad tas ir atkal tas pats, piemēram, par to pašu galdu runājot, kā es viņu uztveru. Es viņu varu sataustīt fiziski, tad galdu aptver, tad mana apziņa aptver šo galdu fiziski. Ja? Tas ir viens līmenis, bet pēc tam, ja es tā kā runājam, kā Dāvis jautāja, ja man ir emocijas par šo galdu vai atmiņas, ka tas ir vecmāmiņas galds, tad šeit jau mums ieslēdzās mentālie procesi. Ja mēs sākam apzināties šo pasauli jau mentālā līmenī, tad savukārt nākamais līmenis, ja pēc tam, ka mēs šo esam apzinājušies mentālā līmenī, mēs jau varam pārslēgties uz cēloņu seku likumsakarību procesu. Ja, tad, ja mēs to galdu paņemam un izmetam pa logu, ja, tad mēs saprotam, kādas būs sekas jau šī miedarbība ar galdu. Ja, viņš būs izlidojis, logs būs sasists vai galds būs salūzis un vēl kaut kas notiksies. Ja? Tad mēs te atkal attīstam to pasaules uztvert pa segmentiem uz augšu. Tad ir vērtību sistēmas, tad ir pārliecība, un tad ir tās virsapziņas, visi mehānismi. Ja? Tajā ar galdu būs pārāk sarežģīti ieiet, ja, virsapziņas līmeņos, ja? Bet arī tur var uztvert pasauli savādākos aspektos. Ja? Tā, lai saprastu, ka tās robežas mums ir principā tajā ne tikai fiziskajā telpā, kā mēs esam pieraduši uztvert to pasauli, apzināties, bet arī pa līmeņiem uz augšu, kā mēs to fizisko telpu un ne tikai fizisko telpu spējam uztvert šī pasaulē. Ja? Tā kā robežas, ja mēs runājam par virzienu uz augšu, tad tas ir neierobežots spektrs mūsu uztverē. Ja? Tik, cik mūsu apziņa ir attīstīta, tik daudz mēs spējam uztvert apkārtējo realitāti. Savukārt, materiālajā segmentā tas ir stingri ierobežots, ja, materiālajā pasaulē. Mēs zinām, ir sienas, tur ir valsts robeža, te ir beidzās sauszeme, sākās ūdens, ja, tur un tā tālāk, un tur ir mala, zemes mala, kā Dūlais Dauka brauc uz zemes malu, ja, skatīties, kur ir zemē mala. Ja, tad līdz ar to tur mums ir mūsu materiālai uztverēji ir robežas. Nemateriālai uztverēji robežu nav. Mēs sākam robežas jau paplašināt, un viņām ir iespējams bezizmēra paplašinājums. Ja mēs papētam to pašu vārdu apziņa un līdzīgus jēdzienus, vai tavā izpratnē apziņa atšķiras no apzinātības, ko nozīmē apzināts cilvēks, vai apzinātība jau ir kaut kāds cilvēks, kurš ir sasniedzis kaut kādu apziņas līmeni, kā tu uz to skaties un kā tu lieto šos terminus? Principā apziņa tā ir, kā mēs sākumā runājam, tā ir pati sistēma, un apzinātība ir māka un spēja šo sistēmu izmantot un operēt ar viņu. Ja, tad, cik es labi protu ar savu apziņu strādāt, to es sauktu par apzinātību. Tad, ja cilvēks nesaprot, no kā viņa apziņa sastāv, tad tur nav pat runas par apzinātību. Un, diemžēl šodien es saskaros ar daudz spekulācijām, kur runā par apzinātību, bet viņš pat neizšķir, to apziņas mehānismus un algoritmus, kā tas darbojās. Bet es skatos to tā, tad apzinātība, tas ir mana māka un spēja strādāt ar savu apziņu. Ja, bet, lai tu strādā, tev ir jāsaprot, ar ko tu strādā, kas tā apziņa tāda ir, no kā viņa sastāv. Kā es minēju, tie 9 elementi, vismaz kā minimums 9 elementi, ar ko mēs varam operēt. Ja mēs ejam dziļāk, tad tur ir vēl dalās, katrā no tiem elementiem ir iedalījumi atkarībā no algoritmiem un to specifikām un kvalitātēm, kas tur notiek. Man ļoti patīk tavs skaidrojums, un tas arī papildina Vārnīcas skaidrojumu, ka apzinātība ir nomoda stāvoklis, kurā notiek pašrefleksija. Kaut kādā mērā, jā, tā ļoti primitīvi to var pateikt, ka tas tā ir pašrefleksija notiek, jā.
Tā mēs kaut kādā mērā varam piekrist. Tas noteikti ir pats tāds vieglākais veids, varbūt, kā to uztvert, un kas tad tā apziņa ir. Tas ir, es esmu nomodā, un tad es tagad skatos, kā es tam iedarbojos ar visu apkārt. Jā. Ņemot vērā, ka latviešu valodā nav tas bagātākais materiāla klāsts, ja cilvēki grib lasīt svešvalodās, tad šis apziņas jēdziens, krieviski, es saprotu, tas ir saznaņie, savukārt angliski, kurš vārds sanāk tuvāk consciousness vai awareness vai kaut kas starp tiem, vai to es arī pētījis? Principā apziņa mēs runājam, tas jau burtiski tulkojums, tas ir consciousness, tā kā apzinātība, ja, vai apziņa. Teiksim, mēs te vēl runājām ar citu vienu cilvēku, ja, un tad mēs nonācām pie tāda secinājuma, ka bieži vien arī izmanto intelligence, kā apziņa. Ja, tā kā, un intelektu sauc par apziņu angļu valodā citreiz. Ja. Tā ir divējādi. Ja. Masās, sabiedrības masās tas tiek izmantots kā ierasts termins, bet ja mēs saprotam, kas ir intelekts latviešu valodā un intelekts angļu valodā, tad mums rodās tāda kā nesaskaņa starp šiem terminiem. Jā, valodiski viņi skan vienādi, bet nozīmē kaut ko citu. Jā. Tad pie mums, piemēram, latviski par intelektu es saucu cilvēku spēju pašreflektēt un pašanalizēt sevi. Jā, nevis tas, cik es daudz tur grāmatas esmu izlasījis un daudz visādas informācijas galvā sabāz, bet cik es esmu spējīgs apstrādāt informāciju, kas ar mani notiek. Tas pēc manā izpratnē, to, ko es arī skolā mācu, jā, tas ir tas, ko es saucu par intelektu. Ja. Kaut kādā mērā to mēs varam pielīdzināt pie apzinātības procesa, bet tas ir tikai tā pats sākums, pats pamats, fundaments mūsu sevis apzināšanai. Ja mēs to nespējam darīt, tad mēs par sevis apzināšanos pat nav jēgas runāt, kamēr cilvēks nespēja analizēt to, kas notiek viņa galvā pats. Jā, vārds sakot, jāpaplašina apziņa, lai pilnībā saprastu, kas ir apziņa. Protams, jā, jo tas ir tā, ka tev jāiemācās. No sākuma ir jāizbūvē tā struktūra. Mēs vienmēr, kad ejam skolā, mēs mācāmies ābeci, lai saprastu, no kā sastāv vārdi, vai ne? Tad tur iemācās tos burtus, un tad burtus savienojot kādā virknējumā rodās tur kaut kāda burtu sistēma, ko mēs saucam par vārdiem, tad vārdus savirknējot veidojas teikumi, tas ir jau kaut kāda loģiskā sistēma sāk veidoties, ja, tur cēloņu seku likumsakrības. Un tieši tas pats arī mums ar apziņas attīstību. Mums papriekš jāsaprot, no kā viņi sastāv, un tagad mēs esam sapratuši, kas ir tie burti, teiksim, 32 vai cik tur, kurā tur alfabētā vēl burti, ja. Un tad mēs saprotam, ko mēs varam ar to visu tālāk darīt. Tātad, noslēdzot par apziņu, mēs varam secināt, ka tā ir pašsaprotama vērtība, jo, ja apziņas nav nekā. Pēc būtības mēs neko nevaram apzināt. Šī pasaulē nekas neeksistēs, ja nebūs mūsu apziņa. Ja, tā tieši tāpat kā arī daudz citas vērtības, par ko mēs runājam. Bez viņām vai mums sākās degradācija vai kaut kas cits, tad bez apziņas un sevis apzināšanās mēs nevaram runāt pat vispār ne par ko. Jā.